Labrīt, cienījamie draugi! Labrīt šajā burvīgajā pirmdienas rītā. Šajā burvīgajā pirmdienas rītā ārā sniegs. Vakar vēl nekas nebija, bet nu jau ārā ir sniegs. Un jā, tā diena ir pienākusi. Mazliet apgaismojums. Šodien es pārvācos. Un jā, principā, šodien būs tāds neliels vlogs, viņš nebūs īpaši garš, mīļie, bet gribēju jums parādīt tieši to, kā tas viss notiekās. Parādīšu jums tagad, kāds ir mans vecais dzīvoklis, kurā es dzīvoju gandrīz 7 gadus, vasarā būtu 7 gadi. Un principā, nu ko, paskatīsimies uz manējo tā saucamo, nu jau veco dzīvokli. Tā, šeit šobrīd atrodos virtuvē. Šobrīd es malkoju rīt kafiju. Nu tā, nu šeit izskās vēl šitie visi trauki man vēl jākrāmē. Vēl jākrāmē ir visi šie trauki. Tā, mums te ir vēl kaut kādas mantas te. Mikreni jāsavāc. Oh my god, īstenībā tik daudz, kas jāsavāc. Šo televizoru no leduskapes visticamāk, kad neņemšu sev līdzi, jo man viņš laikam nebūs vajadzīgs. Jā, principā, krēsls vecais krēsls, kurus arī laikam, kad viņš ir galīgi salūzis, metīšu viņu ārā. Tā, vannas istaba. Nu jā, vannas istaba arī tur principā viss ir izvākts. Pa lielam. Tā, toaleti. Toaleti mums arī. Bičnā toaleti man te bija. Nu tāda. Arī jāsavāc toaletes papīrs. Tā, šeit mums veļas mašīna, šeit man viss pribam basiki. Un šis ir galvenais. Nu, neskatieties uz šito maziņo, ja, bet tieši uz to lielo. Tas ir galvenais, ar ko es pavasarī taisos pārvietoties. Tā, un kas mums te ir? Te mums ir veļas žāvētājs, kurš tūlītās būs jāsaloka. Starp citu, es šito filmēju, un šoferīts būs klāt pēc 20 minūtēm. Pēc 20 minūtēm man būs busiņš, un principā, jau ātri, tāpēc jānofilmē šis video. Un te ir istaba. Tā, te ir istaba, te ir televizors mans jāsavāc. Dators mans setups. Tāda te man stāv playsīts. Nu, bet principā es jums parādīšu jau jauno tūru, kā izskatās. Redziet, kad mājās dzīvnieki, kādas ir tāpēc paliek. Viss noplēstas sienas, šeit noplēstas sienas. Un tas dzīvnieks, kurš ir pie tā visa vainīgs, ir neviens cits kā šis. Oh, tā! Tu esi vainīgi pie tā. Jā, tā esi tu. Nu, bet paskatieties uz šito dēliņu. Nu, tas taču ir mans āzīts, nu, redziet, kill me. Šie dzīvnieciņi nenāks man līdzi. Man ļoti, es skumšu pēc jums, kill me. Jā, šis ir galvenais, pēc kā es skumšu, kill me. Bet mēs satiksimies kādreiz, vai ne? Mēs satiksimies ar kill me. Pīcis arī rekur, jā. Tā, un rekur pats galvenais, kāda ir mana grīda. Oh my god. Šito tikai tagad publiski visi redz. Tā ir kļūda, kuru es nepaliku apakšā zem datora krēsla. Zem datora krēsla nepaliku apakšā kaut kādu speciālo, lai grīda nepaliek, un tāpēc viss mums šitāds ir nobruzojis. Tā, setups, jā, principā tāds izskās setups. Apakšā man ir kas? Man te ir vadu muģeklis, kabel managements man ir augstākajā līmenī, mīļie. Nu, atvainojos. Subwoofers, tumbas, Logitech. Dators, kuru jāved būs uz remontu, kuru tagad es centīšos, mēģināju šodien atkal ieslēgt. Vakardienas tiešraidē, svētdienas tiešraidē. Jūs redzējāt, ka dators negāja, un šodien pat es mēģināju viņu ieslēgt, un viņš joprojām neiet. Tā, un kur man vēl šis viss jāsavāc, tāpēc pats grūtākais būs galds, pats grūtākais būs lielais teļuks un šis galdiņš no vispārējais. Tāpēc principā es domāju, ka ar šo arī beigsim šo rumtūru. Es principā gaidu The
gaidu Diziju, kurš tūlītās atnāks to visu palīdzēt. Un tiksimies jau, es domāju, jau nākamajā kaut kādā kadrā, kad jau būs kaut kāds vairāks updates no tā visa. Davai! Tā, mīļie, un esam sagaidījuši īpašo viesi. Un tas ir viens cits kā Dizī. Cienamie draugi, visi raksta, kur esmu pazuduši, Ulfs man nodevis, kaut kāds mums keits, tur mēs nesaprotamies vai arī netiekamies vairs. Tā nav taisnība. Pirmais, ko gribu pateikt, to teicu, ka mainām dzīves vietu. Nu ko, vecīt, nostalģija, ne? Jā, īstenībā žēlismi ļoti daudz. Es pirmīt nenofilmēju, es pirmīt neparādīju šo dīvānu, bet uz šo dīvānu, mīļie, viss sākās. Šajā dīvānā. Nu, es tagad esmu bišķiņ kaut ko jau novācis. Redziet, rekur. Ko tu gribi pastāstīt? Īstenībā daudz patīkam lietas šeit ir bijis īstenībā. Daudz nogeimots, te īstenībā stundu ir. Īstenībā daudz nofilmēts, te ir ļoti tuvu vieta no vienas puses. Cerams, ka šajā vietā dzīvos kāds arī veiksmīgs cilvēks, kuram nākotnē arī būs tikpat labi, kā varbūt kā sākām mēs. Jā. Un novēl visu tā labāko, protams. Liels paldies šai vietai. Tāpēc, jā, nu ko mēs principā ar Dizī sāksim visu vākties. Šoferīts ir atbraucis, šoferīts ir lejā ar busiņu un principā sāksim. Jā, tiekamies tad Tiekamies jau nākošajā, jaunajā dzīvoklī. Jaunajā dzīvoklī. Tāpēc, domāju, jau nākamais kadrs, kā mēs visu būsim sanesuši, visu jaunajā dzīvoklī, tāpēc, nu ko, stay tuned, aiziet. Tā, mīļie draugi, esam ar Dizī visu izvākuši. Pareizi? Jā. Īstenībā es jums teikšu tā, esam, tā diezgan skumīgi, jo es jums parādīšu, kāpēc. Viss ir tukšs. Atstājām tikai un vienīgi tās mēbeles, kas bija tad, kad mēs ievācāmies. Nu, vāti, te ir internetu vāci. Viss productions tāpa šeit, vai ne? Jā, bēdīgi tiešām, kā tev pirms tam teicu, ļoti bēdīgi, jo daudz vīģi, daudz labu atmiņu šeit ir bijis. Jā. Daudz pozitīvismu šeit ir palicis. Gribējās pēdējo reizi, nofilmēt tukšu, viss ir izvākts, mēs pielāčojām ārā sniegs. Kroči, jā, viss ir izvākts. Viss, nekas vairs nav. Tāds bija šis vecais dzīvoklīts. Viss ir tukšs, parādīšu jums otro. Jā, šeit. Opiņā. Nu, jā, principā, pēdējo istabu vēl iepriekšreiz neparādīju. Šeit ir otrā istaba. Arī, diezgan tāds mājīgs bija. Tiešām ilgs laiks šeit pavadīts. Nu, plus mīnus tā. Nu ko, Dizī? Es domāju, ka mēs varētu doties uz jauno dzīvokli, vai ne? Jā, īstenībā, kā saka. Dosimies uz jauno dzīvokli. Tūlīt jūs redzēsiet. Protams, tur būs tāds uz doto brīdi tāds mazs bardaciņš, jo mēs visu sakrāmējām. Bet pēc tam es arī nofilmēšu, ka viss būs kārtībā. Beigas ved arī uz priekšu un arī pie laba sākuma, tāpēc domāju, būs arī tikai labāk. Jā. Nu ko, es domāju, ka dodamies uz jauno dzīvokli, apskatīsim, kāds viņš man izskatās. Protams, maz haosiņš, bet toties pēc tam es arī šī vloga beigās parādīšu. Jums jau viss sakārtot, viss būs smuki, kā priekš production un vispārējā priekš dzīvošanas. Nu ko, dodamies, vecīt? Tāpēc, ciemi draugi, tiekamies tur. Aiziet. Nu ko, dārgie draugi, esam ieradušies jaunajā dzīvoklī. Ejam iekšā, aiziet. Nu ko, Dizī, izrādi. Un mēs esam jaunajā dzīvoklī, mīļie, Nu ko, Dizī? Tā ir lielākā telpa visā dzīvoklī. Paskatieties, mums te mantas ir visas sakrautas, bet es to visu tagad taisīšu un kārtošu, lai te viss ir smuki. Šausmas, te ļoti daudz. Tā, nu ko, kas mums te ir pirmās durvis? Nu ko, kā mums te? Labierīcības. Toaletes. Wow, nu kas tur mums tālāk ir? Pēc tam mums ir vannas istaba. Vannas istabiņa, oh my god, nice, pasies veļas mašīna galīgi forši tāda smukiņa, jā. Viss ļoti zolīti. Jā. Nekas te tāds, protams, jā. Ar zeltu nav, bet Ok, virtuvīte. Viss, kā saka, cilvēcīgi, vispār Jā. mierīgo. Vispār mierīgo. Tā. Ārā, pa logu mēs neskatīsimies. Jā.
Bet kopējā virtuvī tāda, jā, nu tāda maziņa, jā, re, kur pats labākais ir šis LED televizors, Tas jaunākais no Sharp modelis. Tas jaunākais Sharp, jā. Mini modelis, viņam ir 4K, Jā. 3D brilles. Jā. Brīn laiž vienkārši, tev var 4K plēšanamā pieslēgt. Vispār maksā 1000. Jā, Ļoti pērciet. Ja jūs gribat nopirkt, uzreiz rakstiet komentāros, pēc tam mēs jums varēsim pārdot. Ok. Nu tā, ejam tālāk, pasies kāds tas mūsu glazdenis. Mums uzstāj, ka maziņš bārstājs, tāds mūsu šeit glāzīgā, saliec tā skaistumā glāznas. Jā. Tas labāks, man liekas, patīk, man tīk. Jā, glaznas, tas ir tā diezgan smuki, jā. Nu labi, man te, uz mantām neskatieties tās mantas, es novākšu, sakārtošu. Nu un pats galvenais production istaba, voilā! Gan kur buļam, gan kur gulēs. Aiziet, production istaba. Nu nav liela. Nav liela. Kā vēl visu salikt? Gulta, nu tur, protams, ir viss nokrauts, bet nu tas viss ir jāizkrāmē. Tā, nu galds, jā, skāpis. Principā, jā, rozā smuka tāda romantiska aizkara. Visi izdomāsim īstenībā, kā mēs te visu saliksim, kā mēs tas sakārtosim. Jā. Te ir jāpačakarēs, Te ir bišķītiņi, viss jāsakārto, viss skapīts, manuprāt, ir jāpārvieto kaut kur citur. Nu, es tiešām nezinu, nu te daudz, kas būs jākārto. Bet ir bišķiņi jāizdomā, kā te smuka visu salikt kompakt, lai sanāk gan strīmošanai, gan krēslēm, gan... Video turpinājumā jūs tūdās redzēsiet jau galējo variantu, kā es te visu smuki sakārtošu. Bet, nu, es domāju, mēs jau tagad varam atvadīties no te Dizzy. Jā, tiešām prieks bija palīdzēt, cerams, ka mums Paldies Dizzyjam, ka šodien palīdzēja šo visu pārnest, jā. Vienmēr laipni, tiešām cerams, ka mums patiks, saku, jebkurā gadījumā. Kā saka, beigas kaut kā, pievad kaut kā jaunu sākumu, tāpēc cerams, ka viss izdosies Uldim un vēlāk arī tiksimies varbūt ar manīm streamā. Jā. Tāpēc liels mums paldies. Nu ko, mīļie, no te Dizzy mēs atvadamies un pārējām jau jaunajā kadrā, kur jūs redzēsiet jau gala variantu, jau kā izskatīsies šis dzīvoklīts jau pilnā. Visiem pīs, esiet niekam vienmēr pozitīvi. Visu to labāko. Labvakar, mīļie, labvakar visiem. Šodien ir otrdiena, nākošā diena pēc pārvākšanās. Gribējās jums parādīt galējo rezultātu, kāds man ir izdevies. Pēc visa tā, ko jūs vakar, šī video pirms šī kadra redzējāt, bet kas notika vakar, šodien ir otrdiena, nākošā diena, pulkstenis ir 7 vakarā. Jūtos mīļais ļoti draņķīgi, jūtos tiešām ļoti draņķīgi. Nevaru pierast pie visa šitā jaunā. Es nezinu, mīļais, tāpēc arī man problēmas ar datoru, kuras es atrisināšu visticamāk rītā. Tāpēc, mīļie, es domāju, ka tagad es varētu jums parādīt savējo to room tūru, savējo parādīšu jums. Es visu esmu sakārtojis, viss ir sakārtots principā, un tāpēc es domāju, mēs varētu lēnām doties un ejam skatāmies tā. Jūs jau atceraties šo manējo dzīvoklī. Tā, nu ko, iesim iekšā. Atceraties pēc vakardienas kaut ko. Nu, principā nekas nav daudz mainījies šeit vannas istabiņa diezgan tāda, nu smuka. Tādā ziņā, ka, dzīvoklīts pats ir smuks, bet, mīļie, ir ļoti skumīgi. Ir ļoti skumīgi šeit. Un tāpēc šeit ir virtuvīte, šeit es visu esmu izkārtojis, sakārtojis. Nu, plus mīnus, jā, leduskapīts. Jā, krūtais televizors. Tā, mikrenīte. Nu, plus mīnus nav nekas tāds baigais special. Jā, ir 7 vakarā. Man doma ir šo vlogu mazo ielikt jau šovakar. Un pats galvenais. Istaba ar visu manu setupu. Istabiņa nav liela. Lūk, kur televizors. Televizoru es noliku šeit. Smukie rozā aizkariņi. Un jā, un pats setups, gulta stāv šeit. Gulta arī diezgan tāda smuka. Re, kur man sunīti. Man kelmīts, kur ir tagad tāds. Kelmīts ir vismaz tāds sunīts man pagaidām ir. Jā. Un gulta, jā. Un pats setups, mīļie, daudz gribēja, uzzināt, kāds izskās mans setups. Un tagad arī varu parādīt, lūk, kur pats DX Racer krēsls smukais, par ko jums jāsaka paldies, mīļš.
Un nākamais, jā, te ir prožektori. Šeit stāvēs green screens. Šitajā vietā tieši šitajā laukā stāvēs green screens. Gleznas smukas atkal. Šeit ir plāns šitās gleznas vietā ielikt Igorčika manējo zīmējumu. Tad, kad man viņš viņu nogādās, manējo portretu tur tās gleznas vietā es nolikšu. Nu, pats setups. Maiks, nu, daudzi jau, te īpaši nav jau ko baigi rādīt, mīļie. Klaviatūra, pelīte, paliknīca. Visi 3 monitori, webcam, jā. Populārā streameru webcam. Logitech 602, man liekas, kad skaidruņi. Apakšā. Cable managements ir 0, mīļie, nepārmetiet man par to, nu... Man varbūt ar laiku es visu smuku sakārtošu cable managementu, tāpēc jā. Un neejošais dators, mīļie, kurš šodien kuriozā veidā sāka strādāt. Mīļie, un es nesaprotu, kas bija noticies, bet vienkārši šodien izdomāju pieslēgt datoru un viss. Un lūk, kur dators iet, tāpēc es centīšos šo visu nofilmēt, mīļie. Un ātri apstrādāt, un ja jūs šo skatāties jau otrdienas vakarā, tātad man ir izdevies to izdarīt, ja nē, tad nē, bet rītā man ir plāns vienalga viņu aizvest pie džekiem uz mazu diagnostiku, lai man apskatās. Varbūt arī paskatīsimies ar videokarti, ko var izdarīt. Nu, plus mīnus, tāds izskatās mans mazais rumtūrs. Par ko man jābūt lielam pateicīgam. Par ko man jābūt pateicīgam, jā, lai kur man longboardiņš arī ir gatavs gaidīt pavasari un braukt ar lonzīti. Jā, toalet varbūt kāds. Nu, es jau vakar īsumā, jūs jau redzējāt šo visu. Par ko man jābūt pateicīgam tieši jums, mīļie, kad jūs tiešām saziedojāt mēnesi, gandrīz mēnesi atpakaļ. Tāds atbalsts bija no jums streamā, mīļie, par ko jums milzīgs paldies. Paldies, ka jūs man devāt šo mājokli, jo tieši jūs bijāt tie, kas man viņu tiešām deva. Tāpēc, jā, mīļie, centīšos atgriezties ierindā, mīļie. Par streamiem centīšos. Man ceturtdien brauc internets. Latelekoms velk man iekšā internetu. Centīšos jau ceturtdien pirmo streamiņu palaist, bet visi atkarīgs, kas man būs ar datoru, jo dators šobrīd, es nezinu kā, bet vecajā dzīvoklī viņš negāja, tagad viņš iet, nezinu kāpēc, es tiešām nezinu, kaut kāda mistika. Nu, cerēsim, ka vismaz man šodien izdosies pasēdēt pie datoru, jo vakar bija reāli skumīgi, vakar vienīgais bija televizors, ko man izdevās pieslēgt un kaut kā tā, mīļie. Ir ļoti dīvaini, ir ļoti skumīgi vienam pašam, jo, ļoti liels pārmaiņas manā dzīvē. Ļoti liels pārmaiņas, mīļie. Tāpēc, cīnīšos, lai ietu tālāk. Nezinu, kas vēl būs. Mīļie, tāpēc milzīgs jums paldies par šo milzīgo atbalstu. Jūs visi esat labākie. Jau 21K jau uz manas konta. Mīļie, šī YouTube ģimenīte, viņa nav liela, bet jūs esat tiešām mīļi. Jūs esat tiešām atbalstoši, un es jūs visus mīlu, mīļie. Jūs esat the best. Paldies par šo vēlreiz, ko jūs man esat devuši šo mājīgo dzīvoklīti. Viņš ir mājīgs, viņš ir patīkams foršs dzīvoklīts. Un pats galvenais ir, lūkur. Pats galvenais ir šis, kurš gaida pavasari. Tas ir Phantom 3. Phantom 3, kurš gaida pavasarītī, lai celtos augšā. Bet aiz loga, mīļie, šodien jūs jau zināt, ir tāda ziema vienkārši. Es atvēru no rīta vienkārši sniegs. Cerams, ka tas viss ātrāk beigsies, būs ātrāk skaists pavasaris. Un būs sirsniņā arī kaut kāds lielāks prieks. Tāpēc, jā, mīļie, vēlreiz jums visiem paldies. Jūs visi esat labākie un tiksimies jau droši vien jau kas streamā, mīļie. Lai jums veicās vissiltākās bučas un uz redzēšanās. Atā!